manu izstādi sauc Atpakaļ skatu spogulis. Šī izstāde ir aplūkojama Nabaklaba izstāžu zālē no 28. oktobra līdz 28. novembrim. Un ar to Atpakaļ spoguli ir tā, ka, manuprāt, viņš jau ir pievienots katram cilvēkam. Un jo vairāk cilvēki saka, ka nē, viņa pagātni viņa nesaista un ka viņa Atpakaļ skatu spogulis ir nosūdējis, jo vairāk, manuprāt, viņš tieši varbūt klusībā mēģina visu laiku viņā skatīties. Un Atpakaļ skatu spogulī, jā, tu vari redzēt ļoti daudz ko. Tu vari redzēt savu bērnību, tu vari redzēt savu par bērnību vēl, manuprāt, traģiskāku un vētraināku laiku, jaunību, agrīnu, vēlīnu un tā tālāk. Bet Atpakaļ spogulim labums ir tāds, ka to asumu arī tu pats, protams, esi spējīgs pielabot tā, kā tev vajag. Tāpēc varbūt tas skatiens viņā nav tik ļoti tāds nesaudzīgs. Un arī fokusēt tu viņu vari uz to, ko tev vajag. Tāpēc viņš ir tāds, tā kā paciešams. Jo ja tā pagātne un kaut vai ja tikai bērnības atmiņas nāktu, ar visu to savu bezfiltra spēku pār tevi, tad jau cilvēks, viņš neko nevarētu. Tas viņu nogāst no kājām. Tikai tāds milzīgs taifons. Man liekas, šī izstāde varbūt ir tāda intīmāka, es teiktu, tāda, daudz vairāk tāda personiskā, kaut gan visu laiku strādājot pie šīs nosacīt bērnības tēmas, es vienmēr mēģināju paturēt prātā, kā Agnes Krivade teikusi, ka nav aknicīgāka cilvēka, kurš ar asarainām acīm tev mēģina skrupulozi pārstāstīt savas bērnības gaitas. Es mēģināju tomēr noturēt līdzsvarā to, visu to sarežģīto būšanu.